Jā, labrīt. Kā jau mani pieteica, esmu Baiba Zukula. Esmu CSP priekšnieku vietniece, tātad Centrālās statistikas pārvaldes priekšnieku vietniece kopš šī gada pavasara, bet kopumā statistikas pārvaldē strādāju jau vairāk kā 20 gadus. Un patiesībā visu šo laiku es esmu strādājusi tieši sociālās statistikas departamentā, vadījuši sociālās statistikas departamentu. Tas ir departaments, kurā ir lielākie Centrālās statistikas pārvaldes veiktie personu mājasemniecību apsakojumi. Droši vien esat par tiem dzirdējuši. Vismaz dzirdējuši, ja neizmantojuši to ikdienā, tad tas ir darba spēka apsakojums, tas ir īvu silka apsakojums. Tie ir lielākie ikgadējie darbspēks jau notiek kopš 1996. gadu. Silk, tas ir kopš 2000. gadu sākuma, arī ikgadējs pētījums, kurā tieši ir visi nabadzības rādītāji. Bet tiešām ļoti apjomīgi abi ir darba spēkā izlase ap 30,000. Tātad gadā 30,000. Silkā izlase nedaudz vairāk kā 8,000. Ļoti, ļoti apjomīgi. Bet šodien es tātad stāstīšu par datu pieejamību, kā jūs varat piekļūt, kur kādiem datiem. Gan sākumā tad par tabulām, kur teiksim tabulu dati, un tad tālāk jau par pētījumiem. Oficiālā statistikas portāls, jā. Tā adrese ir stat.gov.lv. Šis ir tieši oficiālās statistikas portāls, datu portāls, jo paša Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapa tas ir nedaudz cits. Arī no statistikas pārvaldes mājaslapas jūs varat, tur ir ļoti labi redzama saite uz šo portālu. Portāls ir tieši tas, kur ir dati. Dati ir sadalīti pa tēmām, iedzīvotāji darbs, sociālā aizsardzība. Šis tēmas tika testēts uz datu lietotājiem, kā viņi to sadalīja, tas arī ir izmantots. Kā redzat, augšā ir arī meklētājs, tur var ierakstīt. Meklētājs visu laiku tiek papildināts, mēģinot ielikt tos vārdus, ko lietotāji izmanto meklējot, jo nevienmēr varbūt uzreiz atradīs pēc tā, ko mēs varbūt ikdienā terminoloģiju, kur lietojam, bet varbūt ir citi vārdi. Bet šoreiz tātad es tā vairāk pastāstīšu tieši par, lai vismaz vienu tēmā parādītu, kas tur notiek, tad tas būtu iedzīvotāji. Tā ir kā viena no tēmām. Ja ejam tālāk, tad zem iedzīvotājiem šeit ir ļoti daudz dažādi rādītāji, sākot ar iedzīvotāju skaitu, dzimstību, mirstību, nāves cēloņu. Un tā tālāk un tā joprojām. Šeit ir arī mājasaimniecību ienākumi, kas ir silka rādītājs. Šajā pusē te jau ir tādas nelielas analīzes sagatavotas, kas ir, teiksim, vienkāršiem datu lietotājiem, varbūt studentiem, vai vienkārši, ja grib pastīties par tendenci Latvijā, atverot šīs sadaļiņas, tur ir pamata grafiki, pamata tēmas, pamata informācija sagatavota, lai būtu kaut kas, ko uzreiz var izmantot. Savukārt šai pusē te jau ir saites uz tabulām, konkrētām visām tabulām, kas ir, ko mēs publicējam. Un kā redzat, te viena no tēmām ir nāves cēloņi. Nāves cēloņu statistika Latvijā neapkopo Centrālā statistikas pārvalde, bet to dara slimību profilakses un kontrolas centrs. Bet tādēļ ir šis oficiālās statistikas portāls, tas mērķis ir, lai šajā portālā pakāpeniski būtu visa valstī gatavotā oficiālā statistika. Un tad slimību profilakses un kontrolas centrs ir tas, kurš gatavo oficiālo statistiku par nāves cēloņiem, tādēļ viņi ir šeit. Jā. Pakāpeniski te tiks papildināta arī visa informācija par saslimstību. Tāpat informāciju dod, piemēram, kultūras ministrija. Zinu, ka ir sarunas ar izglītības ministriju par skolu un pirmskolas iestāžu statistiku, tā arī būtu portālā. Bet tas tik ātri neiet, jo tā tad ir jāsagatavo tabulas atbilstošā formātā, metadati jāsagatavo un tā. Ja ejam jau kādā iekšā no tabulām, tad, piemēram, ir iedzīvotāju skaits gada sākumā. Sākumā tātad ir rādītāji, kādi tur ir, un var skatīt datubāzē, attiecīgi izvēlēties. Un, protams, visām tabulām ir jābūt klāt aprakstošiem metadatiem.
iedzīvotāju statistikā tas ir vairāk tieši par administratīvo datu lietošanu, kā noticis novērtējums, kas tur tādas lietas, bet ja paskatītos, piemēram, rādītājus, kas nāk no apsakojumiem, tad tur var atrast arī informāciju par standartu kļūdu, par izlases apjomu, par atbildētību, nu, praktiski jebko. Bez tabulām portālā ir sagatavots arī detalizētas 2 sadaļas. Viena no tām ir dzimuma līdztiesība, un otra, vai es atvainojos, aizgāju pa tālu. Viena no tām ir dzimuma līdztiesība, otra ir sociālā iekļaušanās, un te jau, ja nepieciešami dati par dzimumu līdztiesību, tad var iet šajā sadaļā, un tur būs atkal saitīts jau konkrēti uz konkrētām tabulām, arī apraksti par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Šis ir kā teikt, vieglāks ceļš, kā atrast šos jautājumus. Jo tās pašas tabulas, kas ir šajā saitē, viņas ir portālā vispār arī atrodams. Bet zinot to, ka studenti varbūt nevienmēr grib ilgi meklēt un nezinu, kur meklēt, tad šobrīd ir 2 tēmas - dzimuma līdztiesība un sociālā iekļaušanās, kur jau ir izvilkts, pamatlietas ir izvilktas, lai vieglāk strādātu. Tad šeit apakšā ir saite uz pētniecības datu katalogu. Ir 2 varianti, ar kādiem pētniecības datiem var strādāt. Vieni ir pētniecības dati, mikrodati no aptaujām, tautas skaitīšanām, arī reģistriem, anonimizēti, kur pētnieks slēdz līgumu ar statistikas pārvaldi un attālināti strādā ar pietiekami detalizētiem apsakojuma datiem. Var piekļūt gan silkam, gan darba spēkam, pētīt dažādus jautājumus, var skatīties laikrindu. Ja nepieciešams papildus, piemēram, valsts ieņēmuma dienesta datus, arī tos mēs nodrošinām, bet tā tad ir līgums, attālināta pieeja un var strādāt. Otrs variants ir mācību dati. Tie ir dati, kas ir jau pietiekami anonimizēti, bet tie ir tie paši, teiksim, apsakojumi, silka vai darba spēka dati. Pietiekami anonimizēti, bet tie jau ir sagatavoti tā, ka mēs viņus varam ielikt atvērto datu portālā. Ar to var strādāt studenti. Zinu, ka daudz studenti izmanto to. Jā, un tie mācību dati, tātad arī no šeit, no mūsu portāla, ir saite darba spēks, dzīves kvalitāte, pilsētājs, budžeta apsakojums, silks, arī monitoringa dati ir. Pakāpeniski arī šos datus papildinām, šeit datiem arī ir laikrinda. Bet šie tātad studentiem viegli pieejami, var atvērt, strādāt, izmantot gan analīzei. Un pētniekiem slēdzam līgumu un ir aprakstītas datu kopas, ja? Kādi dati ir, kādi ir rādītāji. Ja? Nu, te, piemēram, silks, tā tad ir no 2005. līdz 2023. gadam dati ir pieejami. Tur var skatīties, kādi rādītāji tiek nodrošināti. Bet, protams, tie ir anonimizēti dati, tiek garantēta visa, lai nodrošinātu datu konfidencialitāti, protams, tas viss ir izdarīts. Tātad šīs daļas, tātad tabulas, tad ir šie pētniekiem pieejamie dati, un tagad mēs esam uzsākuši, tā teikt, jaunu projektu, sadarbības projektu ar Izglītības un zinātnes ministriju, kad pētnieki var pieprasīt statistikai pieeju VIS datiem, tātad Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem. Pamatā statistikas pārvaldē ir daļa datu, kas mums no VIS ir nepieciešams statistikas ražošanai, oficiālās statistikas ražošanai, bet ļoti daudz datu VIS sistēmā ir kas mums nav nepieciešama un kurus mēs arī neizmantojam un mums nav pieejama. Bet pētnieks var tātad griezties statistikas pārvaldē un lūgt, ka viņam vajag datus. Tālāk statistikas pārvalde raksta vēstuli Izglītības zinātnes ministrijai, kad ir saņemts pieprasījums no pētnieka un vēlme analizēt VIS datus. Un Izglītības un zinātnes ministrija sagatavo datus, sagatavo tātad personas datus,
un sniedz to statistikas pārvaldei. Tālāk statistikas pārvalde drošā apstrādes vidē ļauj pieeja pētniekam gan vīzdatiem, gan, piemēram, citreiz grib klāt pētnieks, nezinu, vidi datus grib klāt vai grib datus klāt no absolventu monitoringa, kaut ko vēl, kaut kādus datus. Pirms tā tad pieeja tiek dota, protams, dati tiek vai nu anonimizēti vai pseidonimizēti, skatoties, kāda ir ko pētnieks, kā viņš grib darboties, un tā tad viņš var piekļūt datiem mūsu sistēmā. Tā ir droša apstrādes vide, attālināti strādā, tiek ievērot, protams, konfidencialitāte un ir iespēja strādāt ar datiem. Tas, kas mums šobrīd šajā projektā ir izaicinoši, tas, ka pagaidām, tad, kad Izglītības zinātnes ministrija dod mums datus, viņi neiedod mums klāt metadatus. Ja? Mums jāpaļaujas, ka pētnieks ar Izglītības un zinātnes ministriju runājas un ir sapratuši, kurus rādītājus vajag un tā, bet mēs pie tā strādājam, lai nākotnē arī mēs prasītu Izglītības ministrijai sagatavot nelielus metadatus, ko mēs varam iedot pētniekam klāt. Un tad ir otra problēma, bieži vien ir datu kvalitāte, tādēļ, ka pētnieks paprasa tādus datus, ko varbūt Izglītības un zinātnes ministrija paši tik bieži nav lietojuši. Un līdz ar to jāizvērtē, vai tur viss ir kvalitatīvi savadīts, vai cik tas ir. Šobrīd tātad šāds projekts ir ar Izglītības un zinātnes ministriju, mēs šo daram, bet vispār nākotnē līdzīgi būs arī, piemēram, ar veselības datiem. Tātad ir šī Eiropas veselības datu telpa, kas nosaka sekundāro veselības datu analīzi izmantošanu, un tātad būs jādod pieeja pētniekiem veselības datiem. Un arī ar veselības datiem šī pieeja pētniekiem būs caur statistikas pārvaldes drošo datu apstrādes vidi. Bet tātad tas ir tikai vēl procesā, jo tur top atsevišķs pat likums par veselības datu sekundāru izmantošanu. Bet vispār statistikas pārvalde iet uz to, kā arī citus datus, kas būtu pētniekiem vajadzīgi, ka to varētu pētnieki piekļūt statistikas pārvaldes vidē, strādāt ar datiem. Esam runājuši arī, piemēram, ar bērnu slimnīcu, kuriem ir dati, ir pētnieki, kas gribētu strādāt ar datiem, bet viņiem nav kur iedot viņiem šo pieeju. Esam runājuši par to, ka mēs esam gatavi šo sadarbību, ka viņi varētu piekļūt šiem datiem caur statistikas pārvaldes vidi. Bet tātad, jebkurā gadījumā notiek šī sadarbība notiek uz līguma pamata, tāpat tiek slēgts līgums ar pētnieku. Jā, par dzimumu līdztiesību es jau nedaudz pastāstīju. Šeit ir saite, mēs cenšamies pēc iespējas regulārāk tos datus aktualizēt dzimumu līdztiesības, tos plaši izmanto Labklājības ministrija. Tieši jautājumos, kas saistīti ar dzimumu līdztiesību, meklējam jaunus avotus, papildinam tabulas sadaļu. Un tad otra ir sociālā iekļaušanās, kur arī atbilstoši Labklājības ministrijas definētajām riska grupām ir sagatavot nelielu analīzi par dažādām grupām, tur, piemēram, par romiem atsevišķi vai par kaut kādām, par dažādiem ģimeņu tipiem, tādā ziņā, ka maksimāla informācija, lai var ērti piekļūt un vismaz kaut kādus datus jau dabūt, un tad zina, kurā virzienā pētīt tālāk. Un tas, kas vēl, ko mēs pēdējā laikā cenšamies darīt, ir gatavot tādas kā nelielas infografikas, kur saliekam pamata informāciju. Protams, jums kā pētniekiem, tas tīri varbūt tāds pirmais vizuālais materiāls, ko izmantot, bet pēc būtības tas vairāk orientēts uz vienkāršo publiku, lai viņi var uztvert. Viņiem patīk, bieži vien tiem cilvēkiem patīk tā, lai vienkārši pasaka kaut ko pamatcipars, nav tabulās, nekur dziļi jāmeklē, lai ir tā pamat informācija, ko mēs gribam pateikt. Tas ir, piemēram, šis bija tātad darba spēka apsekojums, nodarbinātības rādītāji, nodarbinātības līmenis, bezdarba līmenis, tas ir faktiskais bezdarba līmenis, kas ir atbilstoši darba spēka apsekojumam, jauniešu nodarbinātība, jā, attālinātā darbā, cik strādā blakus darbā. Attālinātais darbs, protams, tas kļuva aktuāls Covid laikā, un to mēs turpinam arī skatīties. Tad ļoti populāra bija šī vizualizācija par nāves cēloņiem, jā.
kur tieši par vīriešiem, jā, kur redzam no tīši paškaitējums, cik salīdzinot ar Eiropu, nu ne tikai tīši paškaitējums, bet arī cits, cik mums ir tā situācija diezgan traka. Bet, kā jau minēju, nāves cēloņi tie ir SPKC dati, bet viņi dod viņus Eurostatam kā oficiālo statistiku, un arī, protams, mūsu lapā ir pieejami. Nu, un tad ir, piemēram, par romiem, par to, cik viņu ir, kur viņi mums pamatā dzīvo, kuros novados un kādi viņi ir. Tā, tas ir tā īsumā pastāstīts par to, kas mums ir un kas jums būtu pieejams un ko varētu. Vai ir kādi jautājumi? Nē, man liekas, nav. Man ir daudz tehniski jautājumi. Nu, viens varētu būt te pieminēt par iedzīvotāju skaita izmaiņām. Es redzu, ka no šī gada sākumā CSP vairs neapkopo informāciju par statistiskiem reģioniem. Ir Rīga, Pierīga sapludināta kopā, un es redzu, ka faktiski vairs statistiskie reģioni varētu arī nebūt kā analīzes vienība. Nē, reģioni tāpēc, ka mainījās klasifikācija. Tika pamainīti reģioni Latvijā. Mums šobrīd ir tātad, respektīvi, plānošanas reģioni, pēc kuriem mums jātaisa šie dati. Plānošanas reģioni ir, viņi arī turpināti tiks. Ja ir nepieciešama informācija par vecajiem, pa vecam kā tika noteikti reģioni vai pa vecam kā tika novadi, noteikti to var lūgt statistiku sagatavot, bet mājaslapā būs statistika pēc aktuāliem novadiem, pēc aktuāliem reģioniem. Jā, pieauga sakarā var teikt, ka ILS tika veidot ņemot par pamatu statistiskos reģionus un veco dalījumu, un tad līdz ar to, es domāju, nākotnē varētu būt sarežģīti salīdzināt pieauga rezultātus ar to, ko mēs redzam statistiskajos apsekojumos. Otrs jautājums par to dzimumu līdztiesību. Es pamanīju Eurostat datubāzē, ka, piemēram, Covid laikā ienākumu nevienlīdzību dzimumu grupās Latvijā ievērojami samazinājās apmēram pa 6% punktiem. Un tad es rakstīju dažādiem cilvēkiem, tajā skaitā CSP, kas tad ir noticis, kas Covid ir labvēlīgi ietekmējis dzimumu nevienlīdzību Latvijā. Ja? Un tad tas skaidrojums bija tāds, ka mums ir liels profesiju grupas, kā piemēram medmāsas, kas saņēma šīs te piemaksas Covid laikā par riskantu darbu vietu. Un tad uzreiz jautājums ir, piemaksas, tas ir tas atalgojums, vai tas ir riska maksa, ja? Tas jau faktiski nav atalgojums, tas vienkārši ekstrēma situācija, kurā cilvēks samaksā kompensāciju par to, ka viņš strādā ļoti riskantos apstākļos. Īsumā, es gribēju saprast, kāda tad šis dzimuma līdztiesības rādītājs tiek veidots, ja šādi tie ekstrēmas situācijas, kā Covid, piemēram, var ietekmēt tik ievērojami šo te. Un tādas īstas pārliecinošas atbildes es nesaņēmu. Es vienkārši pieņemu to, ka jā, ir medmāsas, kas saņēma šīs te Covid piemaksas. Viss. Man kā pētnieku tas īpaši nē. Un pēdējais jautājums, pirms pāris gadiem es sazinājos arī ar CSP par darbspēka apsakojumu datiem. Un tad es konstatēju sekojuši, ka man tas vajadzētu būt metodoloģiskam atbalstam, ja? Jo es sapratu no kolēģa, ka ir šķērgriezuma datu analīzē nepieciešamie svari, bet garangriezumā šāda datu svara tajā brīdī nebija, jo jāsaprot sekojuši, ka es saprotu darbspēka apsakojumā ir paneļu pētījums, tur cilvēks ir iesaistīts vismaz 2 gadu garumā, bet nav nekāds noslēpums, pa ceļam ļoti liels atbirums. Jā, ka ir atsevišķas iedzīvotāju grupas, kuras nelabprāt piedalās šādos pētījumos, jā, un tad, lai izlīdzinātu, lai koriģētu šo analīzi, vajadzētu tad arī garangriezumam šos savus. Vai šis jautājums ir šajā laikā atrisināts?
Teikšu uzreiz, ka par Covid, ja jūs pamanījāt, bija arī par darba samaksu, bija nesen publikācija. Un tur tieši bija tas, ka ārsti un medicīniskais personāls ir tie, ka Covid laiks, tā ir sanācis, jā, ka Covid laikā viņiem šīs piemaksas ir uzlabojuši šos ienākumus. Tas, kā mēs tos ienākumus rēķinam, tas ir pēc starptautiskās metodoloģijas, jo arī visi Covid laika, visi izaicinājumi, jebkas, kas mums parādās savādāk, vai kas mums parādās jauns, vai tas ir jauns pabalsts, vai kaut kādas izmaiņas situācijā, mums ir obligāti jāsaskaņo ar Eiropas Savienības statistikas biroju, kāds ir viņu skatījums, kā mums to ir jāatspoguļo, piemēram, jūs silki apsakojumā, vai kā tam jāparādās darbspēka apsakojumā. Ja? Tāpēc te mums ir diezgan arī tenīs pašos ESPRUS datos, kas ir par sociālās aizsardzības izdevumiem, tur arī katrs pabalsts tiek saskaņots, vai un kur mums tas pareizāk likt pēc Eurostat skatījuma, jo lai dati starp valstīm būtu salīdzināmi. Tas ir viens. Es teiksim, dziļāk par šo, kā es minu, kā darbs, skatoties pēc to, kas arī darba samaksas rādījās parādījās par šiem ārstiem, es dziļāk neesmu pētījis. Ja runā par svariem, tas, protams, vienmēr ir risināms jautājums, bet visdrīzākais, ka tas nav aizgājis līdz metodoloģijas kaut kādiem, līdz matemātiķiem vai kā, lai to saka, kas būtu šo jautājumu jau spējuši ne tikai atbildēt, bet arī pateikšu. Reiķināsim, nereiķināsim. Jo te ir tieši tas pats jautājums. Ja mums ir pateicis Eurostats, ka mums tas ir jādara, tad mēs to izdarīsim. Savādāk mums ir jāsaprot, kāds ir nacionālais pieprasījums. Ja ir šis nacionālais pieprasījums, mēs varam par to runāt un vērtēt, vai to darīt vai nē. Teikšu godīgi, līdz manim šāds jautājums nebija atnācis, nemāku teikt. Bet tur iespējams ar kādu no ekspertiem bija saraksti vai kā? Ar tiem cilvēkiem, kas bija norādīts kontaktos, ar tiem arī kontaktēs. Jā, tā kā. Jā, paldies. Es esmu Oksana Žapko no Baltijas Sociālā zinātņu institūta. Man arī ir vairāki jautājumi. Pirmkārt, es gribēju varbūt pateikt lielu paldies statistikas pārvaldē. Man ļoti patīk tā karšu sistēma, ko jūs arī rādījāt, teiksim, par romiem, tikko vienkārši tas man atgādināja. Un tīri tehnisks dabas jautājums, es līdz šim esmu arī risinājusi savus karšu jautājumus kontaktēties patiešām ar jūsu cilvēkiem, bet man tomēr, ņemot vērā, ka tās karšu taisīšana ir pieejama arī caur tiešsaistē, man ir jautājums, vai Centrālā statistikas pārvalde piedāvā kaut kādus īsus kursus vai kaut kā tam līdzīgi, lai mēs paši arī varētu, tā kā to ar saviem datiem kartīti uztaisīt un viņu tad izgūt, jo patiesībā ļoti labs rīks, un tad, kad mums pirms pāris gadiem kaut ko tādu vajadzēja, ka mums ir pašiem savi dati, kurus mēs tā kā gribam iedabūt tai kartītē, mēs to risinājām ar tā kā jūsu palīdzību, bet, kā lai saka, labprāt to darītu tad, kad mums ir tāda vajadzība, nevis katru reizi ar jums sazinātos. Varbūt ir kaut kāda apmācība vai kaut kas tur ir gājis uz priekšu, tāds tīri tā vēlēšanās. Otrs, tad, kad jūs stāstījāt par metadatiem, it sevišķi ar IZM, tad man arī radās divi jautājumi. Pirmais, mana pētnieka pieredze rāda, ka metadati ir ārkārtīgi svarīgi jebkurā gadījumā, jo tas, kad mēs saņemam to rezultātu, tad mums atliek tikai zīlēt kafijas biezumus, vai tas ir tieši tas, ko mēs gribējām, un tad, kad mēs rakstam datu pieprasījumus, mums ir ārkārtīgi svarīgi, mums ir daudzreiz jāsaskaņo ar iesaistītajām pusēm, kā ir jānoformulē mūsu vispār pieprasījums, kādiem vārdiem jāuzraksta, lai mēs dabūtu to, ko mēs gribam. Un trešais man tomēr ir jautājums, ņemot vērā, ka jūs rādījāt, ka pētnieks vēršās CSP pēc tam vēršās IZM pēc kāda laika dod atpakaļ. Vai jūs varat prognozēt, kāds tomēr ir tas laika posms, jo es domāju, visiem pētniekiem ir ārkārtīgi svarīgi laiks, cik ātri var iegūt kaut kādus datus, un ar ko mums ir jārēķinās. Ir sevišķi tiem, kas strādā, piemēram, pie maģistra darbiem, dažkārt tur ir kā lai saka, dažu nedēļu, dažu dienu jautājums, kad deg, un tad es saprotu, ka tas process nav tāds, lai varētu atrisināt kā deg.
Un vēl ir man tāds mazs komentārs attiecībā uz dzimumu līdztiesības jautājumiem, ir ceļš par tām pašām algām. Pētījumi pierāda, pētījumi jau daudzus gadus mums atgādina, ka ir tās saucamās izskaidrojumās alga atšķirības un neizskaidrojumās. Un patiesībā par diskrimināciju darba tirgu liecina tikai tās atšķirības, kas ir neizskaidrojamies. Līdz ar to tomēr bet ņemot vērā, ka Latvijas Republikas tiesības sargs tagad ļoti aktīvi izmanto centrālās statistikas pārvaldes datus, it sevišķi runājot par dzimumu līdztiesību un par alga atšķirībām, tad es tomēr gribētu, lai no metodoloģiskā viedokļa, lai tur tomēr kaut kas no tā tiek, tā kā vismaz piezīmēs ierakstīts, ka šeit, jo, tomēr tā analīze, cik es saprotu, netiek veikta. Es gribu pārjautāt, vai tas tā ir, vai es pareizi saprotu, ka tur netiek ņemts tas vairāk, tas princips pārējos vienādos apstākļos, ko ekonomisti ļoti labi zina, ka tās algas tiek salīdzinātas starp vienā nozarē ar vienu izglītības līmeni, ar vienā profesijā strādājošo vīriešu sieviešu algas, ka tās tomēr tiek salīdzinātas vienkārši vīriešu algas pret sieviešu algām. Un līdz ar to šitas princips, un jo mēs zinām, ka tomēr Latvijā ir raksturīga segregācija, dzimuma segregācija pa nozarēm profesiju grupām. Es domāju, ka Ludmilai noteikti šajā gadījumā ir ko teikt. Tā, pēc kārtas. Par kartēm nav bijis doma par apmācību, bet tādēļ, ka nav bijis liels pieprasījums pēc tā. Pēc būtības mums, piemēram, ir ļoti laba sadarbība ar Latvijas Universitātes ģeogrāfijas fakultāti, un tur ir bieži gan vizītes pie viņiem un tieši stāstīts par daudzām šīm lietām. Te jāsaka, te būtu vēlams, ka konkrētā augstskola nāk ar iniciatīvu, ka vēlētos kaut ko par kādu tēmu, tad var runāt par to, ka mūsu speciālisti vienmēr ir gatavi stāstīt un parādīt, kā kas notiek un darboties. Jā, tātad kartes ir dažādas, ir kartes, piemēram, iedzīvotāju kartes ir ļoti detalizētas, kas jau ir blīvi apdzīvoto teritoriju griezumā, tas ir ļoti, ļoti mazā dalījumā un pa apkaimēm, tajās pilsētās, kuras ir definējuši apkaimes. Tad ir tātad šie novadi, protams, un reģionu kartes var būt, tur ļoti dažādi, ja, bet jā, par to var runāt. Blīvi apdzīvotās teritorijas, tas jau ir koordināšu līmenī, tās dati ir, un tādēļ viņas, teiksim, jau ļoti detalizēti tiek gatavotas. Tas ir par šo. Pēc, ka es kaut ko aizmirsīšu. Par dzimumu līdztiesību un atalgojumu. Tur, cik es saprotu, šobrīd notiek darbs pie tā, ka to detalizētāk skatīties, ja, jo šis jautājums arvien aktuālāks ir arī Eiropas līmenī, par to daudz runā. Līdz ar to noteikti. Es domāju, ka tur būs vēl izmaiņas. Jā, šobrīd tas ir, tā kā jūs teicāt, vispār kopējā līmenī, bet, protams, tur jāskatās detalizētāk. Tas arī, protams, mums saprotams. Par datu pieejamību. Ja tie ir IZM dati, tad tas ir ļoti atkarīgs no IZM, cik ātri viņi varēs iedot datus. Ja. Šobrīd tas nav, teiksim tā, tie dati, kas mums jau ir, tas ir ātrāks process, bet ja tas ir kaut kas papildus, tas ir kaut kas jauns priekš IZM cilvēkiem arī šobrīd, un tas prasa laiku. Šobrīd, jā, mums ir pieprasījums, ko mēs strādājam jau no augusta sākuma. Mēs nevaram vēl iedot pētniekam pieeju, tāpēc, ka IZM mēģina šos datus sakārtot, uzlabot un tam līdzīgi. Tā kā šobrīd grūti pateikt, cik tas ilgi ies. Mūsu mērķis ir tā, lai maksimāli šo laiku saīsinātu. Arī CSP priekšnieka vēlme ir apmēram 24 stundu laikā nodrošināt datus. Cik tas mums izdosies, es nezinu, jo tas ir ļoti izaicinoši īpaši. Ja pētniekam ir ļoti detalizēti jautājumi, teiksim, ļoti specifiski jautājumi, skaidrs, ka tam vajadzīgs tad laiks, bet jā, uz to mēs ejam. Tāpēc ir vēlme pilnveidot gan šo pieejas vidi pētniekam, gan pilnveidot metadatus, lai viņi ir, jo, jā, tas, protams, ir pamats. Arī mums bieži vien saņemot kādus datus no citas iestādes, mums ir grūti saprast, kā tas ir, kas tur ir tanīs datos un kāds. Tāpēc arī mēs strādājam gan, lai mums viņi būtu, gan, lai mēs varam iedot arī pētniekiem šos metadatus. Jā. Tā kā, bet par termiņiem,
ja neesam tikai mēs, šobrīd tas ir salīdzinoši ilgs periods, bet tīri tāpēc, ka datu sagatavošana šobrīd vismaz prasa laiku. Nu, skatīsimies, kā tas ies uz priekšu, varbūt tas būs ātrāk, jā. Es varbūt no IZM puses arī nedaudz vienkārši izskaidrotu un pakomentētu, ka IZM dati pamatā ir balstīti arī uz skolu izglītības iestāžu ievadītajiem datiem par cilvēkiem, par grupām, par mācību grupām, par izglītības programmām. Un līdz ar to tur tiešām iesaistīts milzīgi daudz datu sniedzēju loks, kur šos datus ir vienmēr cilvēciskais faktors, ir vajag pārbaudīt, vai laikus no laikus ievadīt. Un līdz ar to, protams, lai viņus visus dabūtu un arī pienācīga veida nodotu, sakārtotu atbilstoši tiem termiņiem, kas ir noteikti regulējumi. Tas, protams, ir arī katra datu sniedzēja atbildība un mūsu pašu atbildība tos datus sagatavot kvalitatīvi, beidzot pārbaudīt, lai viņi atbilstu. Tāpēc, jā, tiešām ir daudz darba un mēs kopīgi to arī darām. Jā, bet tādā ziņā, ka šis pirmais solis ir spērts, jā, jo šobrīd augustā, man liekas, Augustā mēs saņēmām pirmos pieprasījumus, un, ja nemaldos, tie bija jau uzreiz 4 pieprasījumi no pētniekiem par vīzu datiem. Ja? Tad ir vēlme analizēt, skatīties šos datus, skatīties dažādus jautājumus, kas tur ir. Ja? Vienkārši, varbūt tas šobrīd mums tā iet lēnāk, bet es ceru, ka mēs pakāpeniski mums tas aizies daudz raitāk. Ja? Cita varianta šobrīd nav. Šis ir vienīgais variants, kā pētnieki var piekļūt vīzu datiem, jo Izglītības zinātnes ministrijai viņiem nav izveidot šī drošā vide. Un arī tāds nav valsts mērķis. Valsts mērķis ir sākotnēji vismaz, lai ir viena šī drošā vide, kur pētnieki var strādāt. Ja? Lai mums viņi ir pietiekami kvalitatīvi veidot. Šobrīd viņi ir salīdzinoši vienkārši. Tur jūs strādājat ar noteiktām programmām, bet tā doma vispār ir to veidot tā, lai var pētnieki, kas māk rakstīt skriptus, tur var strādāt. Gan var iet arī pētnieki, kas grib strādāt jau ar kopsavilkuma datiem, uzreiz uztaisīt kaut kādus grafiskos zīmējumus, tādā ziņā, lai dažādi līmeņi cilvēki var strādāt. Ja? Tas ir mērķis, uz ko mēs ejam, un cerams, ka tas arī izdosies, lai mēs varētu arvien vairāk izmantot šos datus. Ja? Jā, paldies. Mani sauc Ludmila Fadeva no Latvijas bankas. Paldies par prezentāciju. Es arī kontaktēšos noteikti ar CSP un izglītības ministriju pēc tam par datiem. Man viens īs jautājums, jo ar ko mēs esam mans jautājums par iespēju likt vai papildināt silku, piemēram, aptauju ar kaut kādiem jautājumiem, kas, es jau saprotu, ka aptaujas, tas questionnaire mainās, daži jautājumi pazūd, daži nāk klāt, vai vispār ir kaut kāda iespēja vai atstāt vai ielikt jautājumu, kas ir svarīgs mums, jo, piemēram, Latvijas bankas gadījumā mēs izveidojam modeli, kas rēķina ēnu ekonomiku, kas liela mēra balstīts uz vienu jautājumu, kas ir saistīts ar cik liela uzņēmuma jūs strādājat, jo uzņēmuma lielums, ļoti liela mēra parāda tas vārbūtību, ka cilvēks strādās ēnu ekonomikā. Un šis jautājums ir izņemts. Tagad, man liekas, tas ir silka. Vai LFS. Man liekas, LFS. LFS, jā, LFS. Vai pastāv tāda iespēja kaut kāda sadarbības kaut kāda līmenī, tomēr dažus jautājumus nacionālā aptaujā atstāt? Paldies. Jā, tad ir jārunā par to, cik daudz un cik detalizētie jautājumi ir, jo, pareizi sakat, viens ir, ka mainās tās aptaujas anketas maina Eiropa viņas maina. Mēs paši nav tā, ka mēs izdomātu, ka mēs kaut ko vairs nejautāsim. Tas pamatā tie rādītāji, tas, kas ir noteikts regulā, tos arī mēs jautājam. Jo jau šobrīd tās aptaujas ir ļoti liels, gan darbspēks, gan cilks. Viņas ir milzīgas tās aptaujas, plus viņās nāk klāt šie moduļi, kas ik pa 3 vai 6 gadi mainās, kas atkal ir vēl papildus sloks respondentam, piemēram, tas pats pensiju moduls darbspēkā, ļoti sarežģīti moduļi. Bet mums ir pieredze ar to, ka ir nacionālajie rādītāji. Mums bija viens rādītājs NAPā ko mēs vienojamies, ka mēs atstājam viņu. Arī attālinātais darbs, tas nav Eurostat rādītājs, tas ir nacionālais rādītājs, tādēļ, ka Covid laikā tas bija ļoti būtiski šie dati par cik strādā attālināt, tādēļ to ielika.
var runāt par to, ka kāds jautājums ir vajadzīgs. Es saku, jāstāsta, cik tas apjoms, par ko mēs runājam. Skaidrs, ka mēs nevaram pielikt 10, 20 jautājumus. Ja? Tāpat, piemēram, pieaugušo izglītības apsakojumā mēs esam klāt pielikuši jautājumu par mājās lietoto valodu. Tur ir tātad tur ir svešvalodas, dzimtā valoda, mājās lietotā valoda, respektīvi, lai šie nacionāli vajadzīgie rādītāji, vismaz mums ir pieaugušo izglītības apsakojums, kur mēs zinām, ka mēs ik pa 5 gadi to rādītāju dabūsim. Tā kā arī šeit. Bet tā pašā laikā, piemēram, ja runājam par to pašu darba spēku, tur būtu jāvērtē, vai nav iespējams izmantot administratīvos datus, papildināt esošo silku, pieliekot, zinot, kurā uzņēmumā cilvēks strādā, varbūt var neprasot pielikt. Varbūt ir tāds risinājums arī, ja? Bet tad ir jāskatās, vai ir informācija par konkrēti uzņēmumu, kurā strādā, jo bieži vien tur ir tikai nozare, kurā strādā, un tad mēs nezinām, kurš tad ir tas uzņēmums. Ja? Ja mēs zinām konkrēti uzņēmumu, kurā persona strādā, ja? Tad mēs, protams, varam no saviem datiem, jau no administratīviem datiem pielikt. Bet tas ir jārunā. Tā ir saruna, jāmeklē risinājums vienkārši. Paldies, varbūt izmantošu iespēju pēdējo jautājumu, ātri jautājumu tieši par pieaugušo izglītības rādītājiem. Un varbūt jūs varat iezīmēt to Eirostātu kopumā pieejas maiņu pār pieaugušo izglītības mērķa rādītāja izmaiņām no 4 nedēļu aptaujas uz kādu turpmāku izņemot. Ļoti ātrum vienkārši iezīmēt to, kāds kopumā ir pieeja, kāda pieejas maiņa ir notikusi, lai informētu arī. Jā, tas ir par darbspēku domu, jā? Par darbspēku, jā. Kādēļ tas notiek? Tas bieži vien, es teiksim, tas ir jāskatās jau speciālās darba grupās, kas ir runāts, kāpēc to maina un tam līdzīgi. Iespējams, ir bijusi kaut kāda datu analīze, skatīts par to, kā labāk šo jautājumu uzdot, lai tie dati būtu pilnīgāki, jo, kā mēs redzam, paskatoties to pašu darbspēku vai pieaugušo izglītības apsakojumu, ir atšķirība, cik cilvēki saka, cik viņi laiku ir pavadījuši izglītībā. Līdz ar to šobrīd ir pamainīts tas, es pieņemu, ka drīzāk, lai viņi tuvinātu vairāk šim pieaugušo izglītības apsakojumam, bet tas ir mans pieņēmums, ja. Jau konkrētāk par tā metodoloģijas es tik labi nezināšu, ja. Tad ir jārunā ar mūsu pusē, ar tiem šī darbspēka apsakojumu cilvēkiem, kas var jau specifiskāk šīs lietas pastāstīt, bet jā. Es tā pieņemu, ka tas ir iemesls. Jā, tā galvenā pārēja bija, kad mūsu ierastais un pierastais rādītājs, kad 4 nedēļu pirms aptaujas mērīja un cipari bija vienmēr ap pēdējie 10,7 dalība, bet tagad mēs redzēsim, ka mērķis Eiropa un arī Latvija ir 60% pieaugušie, kuri regulāri iesaistās mācības, bet mērīs gada ietvaros un izņemot mācības, kas ir notikuši darba devēja organizētas mācības. Līdz ar to tas ir tās diezgan liels pavērsiens, kurš laikam sākuma nedaudz radīs to mulsinājumu par to, cik tad mums ir tā dalība, bet jā, tas vienkārši jāņem vērā, ka ir tā maiņa. Parasti šīs pārmaiņas, viņas rada, tas, jā, mēs cenšamies, lai nebūtu, un tās pārmaiņas, un parasti arī notiek liels diskusijas ar valstīm, vai mainīt un ko mainīt, ja. Es pieņemu, mans pieņēmums ir tas, lai tu, iespējams, ka viņi uzskata, ka šis rādītājs arī citu periodu būs varbūt labāks, nezinu, jā. Jo tas, ka ir šī atšķirības ar pieaugušo izglītības apsakojumu un darbspēku apsakojumu, tas nav tikai Latvijai, tas jau ir arī citām valstīm, jā, un par to ir daudz runāts, bet jā. Paldies, jā, tiešām paldies.